Pastāst, kur mēs esam? Mēs esam pie sākuma? Mēs esam darbnīcā, jā? Profesionāla darbnīca, tā kā visi, kas vēlās nodarboties ar restaurāciju, var doties šeit pēc padomu, kur atrodas darbnīca. Rīgā, jā, latviešu puiši savām rokām tais čehu tehniku. Nu, protams, ar to var visu salabot. Ganība dāmas 21, jā? Es nevaru tas B. Var meistar acis noteikti, tas ir kāda atslēga šitā. Kāda tā varētu būt? Kura? Varam pārbaudīt tavu atsmēru šitā skrūva, kāda viņa varētu būt. Tā skrūva, tad tagad šitā skrūva 15, ne, 14. Tad šodien sāks operācija nevaldāmās čezetes atgriešanās. 14? 14, jā? Ļoti labi, jā. Šāds te brīnums tiks atgriezts pie dzīvības, tātad, jā. Varēs sekot līdzi dzīvajā procesam. Iegriežoties, protams, veikalā, jā, aptaustīt, apčamdīt varēs, pastīties, gudri paspriest. Nu, tālūkiem. Pirmā detaļa noņemta. Esam saskārušies ar problēmām. Nelielām slēptiem defektiem. Pirmais te būs jāmetina. Ar čehu meistariem. To mēs uzticēsim Zariņam. Kāpēc Zariņam? Jo Zariņš ir Anatolija radiniekos un viņš metina bez brillēm. Tāpēc Zariņš. Labākās šūs, ne? Šeit ir pastiprinājums. Uztaisīts rūpnīcas defektu pielabošana. Šeit pēc diagnostikas izskatās, ka šī ir sikrētka. Es domāju, ka viņi pietiekami labi noslēpums, viņš šeit atstāsim. Viņš praktiski nevar redzēt, ka viņi te ir izslēdz un nevar pieturpulēt. Jā, nu ļoti labs, ļoti labs. Šeit mums ir stends, tāds stends, uz kuru notiks galvenā jaukšana pēc īpašas tehnikas, jā, ko izstrādājas Arns Tomas, praktiski vienīgais šāda te paša ejoša brīnuma īpašnieks uz doto brīdi Latvijā, cik zināms. Ir vēl pāris tādas neejošā kārtībā, kur nav saprotams, ko saimnieki ar viņām dara. Cements, te kaut kas ir pielīmēts. Cements, jā. Tas, lai turās labāk. Tas ir, jā, nu, protams, tas, ko tu domā, tas kā pa asfaltu brauc, tur asfalts, cements, viss sajaukts kopā. Un tāds brīnums tā, ko mēs te redzam no augšpuses, tā, te mums pavarās jau skats uz motoru. Te ir gaisa filtrs, jā. Ar vāciņš tāds. Te ir piespiedu ventilators. Piespiedu ventilators, nu, mēs no apakšas mēs droši vien labāk redzēsim. Šitā varētu būt degvielas šļauciņa. Degvielas, man liekas. Ir uz karburātoru, jā. Ok. Nu, labi, tā tad. Turpināsim uz stendiem. Galvenā meistara Anda bāks noņemšanas darbus. Pēc nostāstiem ir 4 skrūvas apakšā. Te mums ir stūra. Te mums ir atslēgas pozīcija uz elektrostarteri. Tās viņš mums te ir. Nākamais solis ir noņemta bāka. Meistarkungs parādiet, lūdzu, kā tā bāka izstās. Un šitādi visi ir bāka, ojojoj, cik smuka. Stīprināts ar 4 skrūvēm no apakšas, jā? Tas bākas vāciņš. 4 skrūvēm no apakšas, bet, nu, diezgan tā pagrūtiņ nāc nost, jo tā gumijas blīvi viņai te pa kanti.
pa kanti ir tādi iet gumijas blīvi, un viņi tad sakaut uz pielikusi, tad nācās bišķi pamocīt, lai viņi dabūtu nost. Bet tā ir 4 skrūves, un tam mēs jau redzam, priekšējo piekari. Tā, un šeit mums ieradušies ir papildu spēku labākie meistari. Viņi jau ķersies klāt pie krāsošanas. Redzam, ir darba kārtībā novietots brīnumainais braucamais, galvenais darba vadītājs un uzraugs. Ja nomontējis jau aizgarējo rīteni. Protams, tas ir labākais. Šeit mēs redzam, ka šeit ir bijusi, tā speciāli, tā tehniskā iestrāde. Mums likās, ka te ir iesists, ne? Vai tāds ir jābūt, vai Raimond, kā tu domā, tā gropīts ar motorām? Es domāju, ka es nezinu, ko domāju. Izskatās jau, ka ļoti viņi ir profesionāli. Nē, alumīnītā nē. Nē, es saku, viņi profesionāli tādi ir, paredzēt. Varu izstāstīt tā man anekdota, kāda starpības starp office darbinieku un Čezets restaurātoru ir tāda, kad office darbinieks mazgā rokas pirms čurāšanas un Čezets restaurātors Otrādā, jā. Čezets restaurātors mazgā pirms čurāšanas un office darbinieks pēc. Kas tad ir rokas tiem pregadiem? Jā, tad mēs redzam, viņi uzlīt jau šī statīvu, darba galdu, tā mēs viņu varam nosaukt. Protams, var darēt, ka kāds teiks, ka tu vajadzēja jau te kaut kāds, es nezinu, tur ar motoru ņemties un eļu viņam varbūt iepriekš noliet. Bet mums ir savu tehnoloģiju, kā profesionāla restaurātora darbnīcē, ka mēs eļu nelējam nost, kamēr mēs viņu gāžam riņķī. Jo būtībā viņam būtu lietojami, jā, un tad tur visas daļas labāk saeļojas, vecā lēja labāk izkošās tur. Tur savu tehnoloģiju. Lūkšu nestrīdēties ar profesionāļiem. Cilvēkiem. Un tad, kad, galīgi darbs nevedās un skrūva, kāda ir ierūsējusi, tad mēs izmantojam šeit. Ir daudz dažādi rūsas, tā kā pārveidotāji noņēmēji, kur vairāk gan meistariem paredzēti. Tā. Tā mēs redzam, šeit ir priekšējā piekara, tāda smuka, jā, šo te principu tur iztur, kaut kā viņš pareizi sauc, tad mēs kādu došanu pielabos. Un te ir burvīgs ķēžsaks, kur Raimonds šobrīd ņemās.